Mūžīgais piķis iet ārā no kabatas. Nu šoreiz jābūt beidzot pareizajām atspērēm. Skatāmies, kas mums te iekšā. Tā. Man interesē, kur ir augš. Fuck, tur nederēs. Tur nederēs tas, kas ir tiem MTS, tas augstuma regulējumais. Nu šeit arī nederēs. Gribējās, lai dara, bet nu labi ir. Vismaz mums ir atspers, tad uzliksim tās virsū. Un skatīsimies, kas tālāk mašīnā ir. Tur piekarē jādara aizmugurē, tāpēc, ka man aizmugurējā labā puse sēž reāli kaut kādu centimetru zemāk, bet atspers ir vienāds. Strīķējis aizmugurējā labā arka, centimetru vai pat 2 centimetrus tā zemāk stāv, un es nesaprotu, kas tur pa problēmu. Tāpēc, tad, kad liksim šitos virsū, jācenšās uztaisīt savu profesionālo analīzi, paskatīties, kas tur vispār notiek. Varbūt kaut kas ir salocīts, varbūt kaut kāda buks pavisam beigt, varbūt kaut kas pilnīgi šķīps, nu, viennozīmīgi. Liekam šitos virsū pie pirmās iespējas, un tad skatāmies, kas vēl 46. ir jālabo. Mūžīgais piķis iet ārā no kabatas. Ok. Šitas man patīk. Viņš arī izskatās diezgan liels. Let's go! Čemers! Čemers, tūlīt būs mēmākais čemers. Šeit vēl pats labākais prikols, ka šitās atspērs izmaksāja tikpat, cik tās priekšējās, kuras bija nepareizās, tad vienkārši aizsūtītās apakaļ dabūja pareizās vietā. Let's go! YouTube's Arturs Virdznieks.